Vīneta Broka ir dzimusi rīdziniece, bet jau vairākus gadus viņa ar ģimeni mājvietu radusi Raunas novada Gatartā. Tieši mīlestība pret dabu un zirgiem bijis tas, kas mudināja pamest galvaspilsētu un uzsākt dzīvi laukos. Lai arī šāds lēmums, kā Vīneta pati teica, bijis pārdrošs, ģimene ir ļoti laimīga un apliecina, ka laukos iespēja ir, vien jānodarbojas ar to, kas sirdī tūs. Likās, ka kaut kas jau būs, kaut kāda iespēja, gribējās to lauku māju, ko vienmēr ir teikts, ka mēs tā kā sapņojām par to lauku māju. Un es sevišķi gribēju lauku māju biezām sienām un ar ozoliem savā pļavā. Un te tā kā bija tas viss. Tajā mirklī mēs nedomājām, vai mēs varēsim nopeldīt. Tas bija tāds mirkļa, burtiski tas bija laikam dažu mēnešu jautājums, kad mēs bijām atbraukuši te, bērni bija pavisam maziņi. Un likās, tad, kad tu atbrauc, tad domā, ak, Dievs, kur tu esi? Bet, viss ir labi, esam izdzīvojuši šeit, esam 10 gadus jau. Viss ir tā kā nācis uz labu, pļavas iekoptas, bija tādi džungļi un māja bija džungļos. Ja tu gribi kaut ko darīt, tu vari izdarīt. Vajag tikai gribēt un darīt. Sākotnēji Vīnetai bija viens zirgs, bet jau piemājas pļavās ganās 7 šie cēlē dzīvnieki, daļa pašu iegādāti, bet daļa citu saimnieku atdāvināti. Bieži pie Broku ģimenes vēršas tie, kuri neprot tikt ar zirgu galā, jo gan Vīneta, gan viņas vīrs jau daudzus gadus šos dzīvniekus trenē un prot ar tiem lieliski saprasties. Abu hobijs ir jāšana, ko apgūst arī viņu atvases. Dēli ir lieliski palīgi arī ikdienas darbos, rūpējoties par zirgiem. Renārs atzīst, ka tie ir viņa mīļākie dzīvnieki, jo īpaši poga, ar kuru zēns kopā jau kopš sirdziņa dzimšanas. Ka podziņa bija maziņa. Es domāju, ka viņu varētu ietrenēt, ka viņa visu laiku seko cilvēkam, bez, ka paņem strīķi visu laiku vēd cilvēks to stāli vai apakaļ uz ganījumu vietu, bet viņai jāpierod. Bet tā, citādā, lai viņa seko cilvēkam, lai būtu gudra. Un tā es gribēju, trenēju, iedodu kārumus arī, atnāku, pamīlēju. Viņa mīļa. Viņa pieradusi, lai viņu glauda. Tāda. Vīneta stāsta, ka visi zirgi ir gluži kā ģimenes locekļi, par tiem rūpējoties savas vajadzības un vēlmes dažkārt paliekot otrajā vietā, jo saimniekiem svarīgi, lai zirgiem ir labi dzīves apstākļi. Tā viņi paši rokām izveidojuši nelielu stalli, kurā zirgiem ērti kā vasarā, tā ziemā. Viss saka, kādi ir ienākumi, nav to ienākumu no tā zirga, ir tikai izdevumi, visu laiku izdevumi. Dažreiz pat nesaprotu, kur ņemam, bet kaut kā jau izdzīvojam. Pirmos gadus es nesniedzu platību maksājumus, jau laikam 3 vai 4 gadus sniedzu platību maksājumus par to, ka es kopju pļavas. Tas varbūt nosedz to zirgu barību, bet, protams, ka ne visu, tas tikai varētu būt sienas, kas nosedz to naudu. Bet pārējo mēs, no savas algas, ko mēs nopelnām, pat varbūt mēs mazāk ieguldām savā dzīvē, kā mēs ieguldām to visu zirgu dzīvē. Tas viss inventārs un barība, kas ir vajadzīga, un vitamīni tam zirgam. Saka, ka mēs esam traki. Mēs tādi esam. Lai arī pašlaik nav nepieciešamā finansējuma, lai piedalītos sacensībās, Vīneta cer, ka kādu dienu tas izdosies, jo jāšanas sports viņai joprojām tūs.